māte Marija. Tie iet, kas viņiem vajag? Pipim ir sub. Kā man bija jārīkojas šajā situācijā? Nē, nu tu visu pareizi izdarīji. Skaidrs, ka kāds tur pa sarkano lietu pāri, tu jau viņu palaid nost, jau nebrauks. Ar to sirdsapziņā tev būs jādzīvo. Es, man liekas, ļoti lēnu braucu. 48 kā normāli, ot taču tev 48 arī... Pagaidiet, man vajag taisni? Jā. Oi, māte Marija. Galvenais nevajag mīst, tev ir pirmā braukšana. Tu teoriju visu iemācījies, zaibis. Kā tu izdomāji likt uz automātu tieši? Gribēju manuālu ātrumu kārbu. Pareizi, stulbs jautājums. Es vispār nesaprotu, kāpēc man iedeva šo mašīnu. Es arī daudz ko nesaprotu, bet tu brauc 100 000 svētā mašīnā un tu vēl uzdod jautājumus. Pasaki, kurš no mums šeit ir dīvains? Jūs arī sitat savus kursantus? Protams. Kas jums vaina? Man ir viss kārtībā. Es nesaprotu, kas vainas tiem, kas nesit savus kursantus. Mēs ar gudrībām šeit nemētājamies. Ja mums ir pusotru stundu, šķīstas autodarbības, un tas ir arī viss. Ja tev stresi ir, mēs varam piestāt, ko tev bērnu laukumiņā negrib izskrieties. Neregulējumā pa labi brauks. Un ko tu tur lupīji, bet tā ir tiesa? Mēs jau tiesāsimies. Tev kaut kas nepatīk? Uz kurien man... Pa labi, tu nevar pati kaut ko izdomāt, bet katrs pagrieziens man tev jāsaka ir.